Mēs atvērsim apostuļu darbu grāmatu, 4. nodaļu, un nolasīsim tur no 32. panta. Apostuļu darbu grāmata, 4. nodaļa, no 32. panta. Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele. Neviens neko no savas mantas nesauca par savu, bet viņiem viss bija kopīgs. Apostuļi ar lielu spēku apliecināja Kunga Jēzus augšām celšanos, un liela žēlastība bija ar viņiem visiem. Viņu starpā arī nebija neviena, kam kā trūktu, jo tie, kam bija tīrumi vai nami, tos pārdeva un atnesa maksu par pārdoto, un nolika apostuļiem pie kājām, un katram tika izdalīts, kā kuram vajadzēja. Arī Jāzeps, ko apostuļi sauca par Barnabu, tulkojumā iepriecināšanas dēls, Levīts, dzimis Kiprietis, pārdeva tīrumu, kas viņam piederēja, un atnesa naudu un nolika to pie apostuļu kājām. Āmen. Mēs nolieksim galvas lūkšanā. Godīgs pilnais Tēvs debesīs, mēs pateicamies par šo apostuļu darbu grāmatu. Mēs pateicamies par šiem bagātīgajiem vārdiem, ko Tu mums šajā rītā esi devis. Mēs pateicamies, ka Tu mums rādi šo vienotību un mīlestību, kāda bija pirmskristiešiem uz Tevi un uz draudzi. Mēs pateicamies, ka Tu mums praktiski māci izdzīvot evaņģēliju un apzināties to nopietnību. Mēs, Kungs, lūdzamies svētī mūs savā patiesībā, jo Tavu vārdu ir patiesība, un palīdz mums tos uzņemt, un lai Tavu vārdu iesakņojās jo dziļi mūsu sirdīs un nes arī augļus. To lūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Paldies Dievam, kad mēs Dievu varam pazīt un meklēt viņa tuvumu, un iepazīt viņu arvien vairāk un apzināties, cik mēs katrs viens esam no Dieva atkarīgi un cik mūsu dzīves ir nepieciešams tam, lai mūsu dzīves pieķertos un pielīmētos Dievam ikdienā un lai dzīvot no tām patiesībām, kas nāk no Dieva, ko Dievs mums māca. Mēs jau kādu laiku pavadām šeit apostuļu darbu grāmatā un esam nonākuši līdz 4. nodaļai. Daudz patiesības jau mēs šeit esam iegūši un daudz patiesības sevi esam uzņēmuši un jau savādāk uz daudzām lietām esam sākuši skatīties. Un bieži mēs to dzirdam, kad cilvēki, kristieši tā saka, mēs gribam dzīvot tā kā apostuļu darbos. Bet tad, kad mēs nonākam līdz tam, kā tad bija apostuļu darbos, kur mēs redzam to, kad apostuļi sevi aizliedz, apostuļi upurējās, apostuļi sevi nodeva kā dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Un tad mēs saprotam to, ka mēs ne tuvu nemaz tā negribam kā apostuļu darbos. Jo mums pietrūkst šī upurēšanās, mums pietrūkst šī nodošanās, bet Dieva vārds ir dzīvs. Dieva vārds darbojās, un kā jau minēju, mums ir jāiet par šo strautiņu uz augšu, lai nonāktu pie šī pirmavota, lai apzinātos to, ko Dievs vēlās, kā Dievs veido draudzi, kā Dievs draudzi iedibina un ko Dievs pie draudzes vēlās redzēt. Šajā dienā es gribu runāt, un manu svētdienu es esmu nosaucis par upurējoša kopība, upurējoša mācekļu kalpošana. Un tas ir tas arī, uz ko mūs Dievs aicina kā Dieva bērnus. Un es gribu, lai jums ir priekšā bībeles un skatieties, šeit katrs pants, ko mēs izlasījām, viņš ir ļoti svarīgs un iespējams, ka jūs daudzas lietas šeit lasot palaižat garām. Ievērojiet šos divus pirmos vārdus – ticīgo pulks. Jau šajos divos vārdos ielikt ir iekšā ļoti daudz informācijas un ļoti daudz patiesības. Tas nav pulks, kaut kāds interešu pulks,
kurš ir sanācis kopā, kuri interesējās par kādām lietām. Tas nav pulks, kas krāja kādas markas vai vēl kādas dzīvē lietas. Mēs lasām, ka tas ir ticīgo pulks. Un tam ir ļoti svarīga nozīme. Ļoti ārkārtīgi liela nozīme, un šeit jums ir katram vienam jāieskatās savā sirdī un jāsaprot, vai es pie šī pulka piederu. Vai manī ir patiesa ticība, vai manī ir dzīva ticība, vai mana ticība atsaucās uz Dieva patiesību. Bībele par ticību runā ļoti daudz. Šeit patās 4. nodaļā, 4. pantā ir teikts, kas šos vārdus dzirdēja, tie ticēja. Ja mēs ieskatāmies Dieva patiesībā, mēs redzam Dieva realitāti, kā Dievs skatās uz lietām, Svētais Gars mūsu sirdīs atklāja šīs lietas, un mēs ticam tam, ko Dievs mums nes. 2. nodaļā 44. pantā, bet visi ticīgie bija kopā. Un viņi pastāvēja, kā mēs lasījām un mācījāmies apostuļu mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanā. Un mēs ļoti smalki apskatījām to, ko tas nozīmē. Mēs izgājām cauri 15 dažādām lietām, kā mums, kā kristiešiem, ir jāatsaucās uz Dievu vārdu. Ticība kā tāda mūs savieno ar Dieva dzīvību. Ir rakstīts Romiešu vēstulē 1. nodaļā, ka taisnais no ticības dzīvo. Taisnais nedzīvo no kaut kā cita, viņš nedzīvo no šīs pasaules, bet viņš dzīvo no ticības, ko Dievs viņam ir dāvājis. Ebreju vēstulē 11. nodaļā 6. pantā teikts ir, bet bez ticības Dievam nevar patikt. Jo tas, kas pie Dieva griežās, viņam nākās ticēt, ka Dievs ir, un ka tie, kas viņu meklē, viņš atmaksā. Un patiesa ticība ir tāda, kas pārveido mūsu dzīves. Un tad atkal skatieties, visur vērojiet sevi un vērojiet sevi līdzi pēc šīs Dieva patiesības. Ja ticība nepārveido jūsu dzīves, jūs neesat ticīgs. Jūsos ir mirusi ticība. Jūsos nav dzīva ticība, jo ticība kā tāda, viņa Dieva ticība, ko viņš ir dāvājis mūsu sirdīs, viņa izdara revolūciju mūsu sirdīs. Viņa pašā saknē maina mūsu dzīves. Un caur ticību mēs redzam Dieva realitāti, Dieva patiesības realitāti savās dzīvēs. Pirmā lieta, ko es gribu šeit uzsvērt attiecībā par ticību, ir tā, ka ticīgs cilvēks pazīst Dievu. Un atkal vērojiet sevi. Kā jūs pazīstat Dievu? Kā jūs zinat Dievu? Kas nosaka jūsu ticību uz Dievu jūsu dzīvēs? Vai jūs pazīstat Dievu kā radītāju? Vai jūs pazīstat Dievu kā tādu, kas pārvalda visu šo pasauli? Un tam ir ārkārtīgi ļoti liela nozīme. Ja mēs to nesaprotam, mums Dievs būs vienmēr mazs mūsu sirdīs. Mēs paši būsim lieli. Vai jūs pazīstat Dievu, kurš ir visur esošs? Vai jūs pazīstat tādu Dievu, kas visu redz un visu zina? Es ar savu dēlu mājās mēs pārunājam šīs lietas par ticību, un mēs diskutējam savā starpā, un es sakam, piemēram, daudzas lietas, dēls, tu dari tādas, ko tu no manīm slēpi. Jo tu
kaunies manā priekšā to darīt, vai tev ir neērti. Bet Dievs redz visas lietas. Un sakiet, kāpēc Dieva priekšā mēs nekaunamies un mums nav neērti? Jūs kādreiz esat padomājuši par to? Tāpat tās jūs nākat šeit uz draudzi un jūs daudzas savas lietas apslēpjat. Jo jūs gribat izrādīties labāki nekā jūs esat. Jūs taču neviens nestāstat par saviem klupieniem un par saviem kritieniem un par savām neizdevušām lietām, kas ir jūsu dzīvē. Tāpēc, ka jums ir neērti. Bet Dievu priekšā, no kura atkarīga visa mūsu mūžība, mums nav neērti. Mēs dzīvojam tā, it kā Dieva nebūtu. Vai jūs pazīstat tādu Dievu, kas visu redz? Arī šajā brīdī viņš redz, ko jūs savā sirdī domājat. Arī šajā brīdī Dievs redz, kas darās jūsu prātā, kur viņš klejo un kur viņš klīst. Mīļie, ticīgs cilvēks. Kāpēc viņš spēja Dievam nodoties? Tāpēc, ka viņš pazīst Dievu. Šis ticīgo pulks, par ko šeit ir aprakstīts, tas nav kaut kādu interešu klubs, bet tie ir cilvēki, kuri pazīst Dievu. Vai jūs pazīstat Dievu kā lielu ķēniņu? Vai jūs pazīstat Dievu kā tēvu? Vai jūs pazīstat Dievu kā svētu Dievu? Vai šī svētā Dieva priekšā jūs redzat savu vainu un grēcīgumu? Viņa ticīgs cilvēks pazīst Dievu. Un tādi bija šie cilvēki. Šis ticīgo pulks, tāds viņš bija. No tā daudz, kas izriet, un mēs apskatīsimies vairākas lietas, kas izriet no mūsu ticības, kam ir jāizriet no mūsu ticības, ja mēs ticam uz Dievu. Vēl viena lieta attiecībā par ticību. Ticīgs cilvēks apzinās ļoti skaidri glābšanas nepieciešamību. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš redz lielu Dievu. Tāpēc, ka viņš redz varenu Dievu, tāpēc, ka viņš redz to, ka Dievs nosaka visu lietu būtību un kārtību. Un tāpēc ticīgs cilvēks apzinās ārkārtīgi lielu vajadzību priekš glābšanas. Tas nav tā vienkārši glābts. Glābts. Tas nav tā vienkārši. Jo ticīgs cilvēks pie glābšanas nepieciešamības apzinās grēka nopietnību. To, ko grēks izdara mūsu sirdīs. To, ko grēks dara šajā pasaulē, kā grēks izposta cilvēku dzīves. Vēl, mīļie, vēl vairāk es teikšu. Ticīgs cilvēks apzinās un redz Dieva sodu. Jo Dieva dusmība no debesīm parādās par visu cilvēku bezdievību, kas savā bezdievībā apslāpē Dieva patiesību. Romiešu vēstule 1:18. Ticīgs cilvēks apzinās grēka briesmas, grēka šausmas. Un nav tā vienkārši, tas ir liels grēks, tas ir mazs grēks. Jo visi grēki, piefiksējiet to sev, izaug no vienas saknes. No cilvēka bunta pret Dievu. Visi grēki. Visi grēki izaug no jūsu egoisma un jūsu lepnuma. Un tāpēc, kā jau brālis psalmā teica, mums ir jāiepazīst biblisks Dievs. Tā kā Dievs skatās uz šīm lietām. Vēl ticīgs cilvēks, mīļie, atzīst Kristu par savu kungu. Skatieties, ticīgs cilvēks, viņš apzinās
Dieva varenību. Ticīgs cilvēks pazīst Dievu. Ticīgs cilvēks saprot nepieciešamību glābšanai, viņš saprot, cik grēks ir briesmīgs, un ticīgs cilvēks apzinās Kristu kā savu kungu savā dzīvē. 12. pantā, 4. nodaļā, kā mēs lasām, nav pestīšanas nevienā citā. Jo nav neviena cita vārda zem debesīm dots, caur ko mums ir lēmta pestīšana. Vēl ticīgs cilvēks pazīst, es jau minēju, Dievu kā tēvu. Vēl ticīgs cilvēks, mīļie, paklausa Dieva vārdu. Dieva vārds tiek lasīts, Dieva vārds tiek skaidrots, un ticīgs cilvēks paklausa tam. Ja Dievs tā saka, tad ticīgs cilvēks attiecībā pret vārdu maina savu dzīvi. Vēl ticīgs cilvēks, mīļie, neieredz grēku. Viņš nemīl grēku. Viņš var sagrēkot. Viņš var krist. Mēs katru dienu krītam. Bet ticīgs cilvēks nemīl grēku. Viņš nekad nepaliks grēkā. Viņš vienmēr ies un nožēlos. Un 1. Jāņa 3, 8, 9 mēs tur lasām, ka tie, kas tic, tie negrēko. Viņi nepaliek grēkā. Un vēl viena svarīga lieta, ar ko iezīmējās un ko šeit apostuļu darbos iezīmējās šeit 4. nodaļā. Ticīgs cilvēks mīl brāļus un māsas. Un citiem vārdiem sakot, ticīgs cilvēks mīl draudzi. Ticīgs cilvēks mīl šo Kristus miesu. Ticīgs cilvēks mīl tie, kas ir atgriezušies, kas ir jaunpiedzimuši. Tāpēc mēs redzam šo nodošanās, viņi bija viena sirds un viena dvēsele. Tā ir pirmā lieta. Otra lieta, ko mēs šeit redzam par upurējošu kopību un kalpošanu. Ticība veido īpašu vienotību mūsu vidū. Tieši ticība tā ir, kas to dara. Nolasam vēlreiz šo pāntu, kas šeit ir rakstīts. 3.2. Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele. Tas runā par ticīgo cilvēku vienotību. Un tā ir iespējama tikai tad, ja jūsos ir dzīva ticība, ja jūsos ir glābjoša ticība, ja jūsos ir ticība, kura savu sirdi ir nodevuši Dievam, kura ir pieņēmusi Jēzu Kristu par savu kungu. Un šeit ir runa tikai par jaunpiedzimušiem cilvēkiem. Cilvēki, kas ir jaunpiedzimuši. Es bieži vien domāju, kā labāk noformēt, kāds ir jaunadzimis cilvēks. Un es esmu to aprakstījis savā dzīvē šā. Jaunpiedzimšana no augšienes, tā ir radikāla iekšēja cilvēka būtības pārmaiņa. Cilvēks tiek radikāli savā sirdī pārmainīts. Tas, ko Dievs saka, ka es ņemšu no jūsu krūtīm jūsu akmens sirdu, došu jums miesas sirdi, tas ir pilnīgi reāli. Dievs to tā dara. Dievs pilnīgi fiziskā veidā maina mūsu sirds. No mūsu vecās sirds Dievs dara mūsos jaunu sirdi. Un šī ticība, mīļie, palīdz dzīvot kopā. Šī ticība palīdz dzīvot brāļiem un māsām vienprātībā. Šī ticībā cilvēki nemeklē savu labumu. Un šis vārds mūsu dvēselēs dod dzīvību. Bet mēs redzam, ka tas dzīvē grūti izdodas. Un es jums gribu pieminēt dažas tādas lietas, kur viss radās, kad cilvēki nespēja dzīvot vienotībā. Viss radās ar grēkā krišanas rezultātu. Tad, kad pirmais cilvēks sagrēkoja,
Cilvēki vairs nespēja dzīvot vienotībā. Paskatieties rūpīgi, ja jums ir acis un jums ir ausis, ar ko jūs dzirdat un jūs redzat, tad sāksim jau ar ģimeni. Un mēs redzam, ka jau ģimenē ir ļoti grūti sasniegt vienotību. Ka pat ģimenē bieži vien strīdās, ģimenēs bieži vien viens uz otru bļauj. Ģimenēs mēs redzam, ka bērni bunto pret vecākiem. Un tā ir realitāte. Un ar to mēs redzam, bet šo vienotību var iegūt tikai atgriežoties pie Kristus. Un mēs redzam, ka vīrs ar sievu nespēja dzīvot vienprātībā. Un kas traucē? Divas lietas. Pirmā lieta ir tas, ka mēs visi vēlamies apmierināt savas vajadzības, savu egoismu. Otra lieta, mēs visi vēlamies sevi apliecināt. Parādīt to, ka arī es kaut kas esmu un arī es kaut ko nozīmēju. Un tas viss ir radies grēkā krišanas rezultātā. No vienas puses mēs apzināmies to, ka vienam būt ir slikti. Tā? Jo tad, kad mēs esam uz kādu laika vieni, mēs skumstam pēc cilvēkiem. Bet tad, kad mēs sanākam kopā, mēs nevaram satikt. Un to bieži vien var ģimenēs novērot vasarā, it sevišķi, kad bērni aizbrauc uz kādām nometnēm. Un ja brālis ar māsu vai brālis ar brāli nav kopā, tad mēs redzam, ka viņi viens pēc otra skumst. Bet, kad viņi atkal atgriežas mājā, viņi strīdās par vienu mantīnu. Tā ir realitāte. Un mēs pie tā visa esam tik ļoti tā pieraduši, ka mēs uzskatām to par tam tā jābūt. Tam tā nav jābūt. Tas viss notiek grēkā krišanas rezultātā. Mēs redzam, ka grēkā krišanas rezultātā Kains nogalina savu brāli. Kas traucēja šiem cilvēkiem savā starpā dalīties? Ar saviem lopiem, ar savu tīrumu. Kas traucēja? Un tikai viens, tas ir savs egoisms. Savs lepnums. Sava tieksme apmierināt pašam sevi. Vēl viena lieta, es jums pateikšu tādu, tikai neizmantojiet to pret citiem, ir tāda, ka mēs visi dzīvojam priekš sevis. Mazāk vai vairāk. Pavērojiet godīgi savas dzīves. Lai arī cik tuvu nebūtu jūsu bērni, sievas vai vīri. Ja viņi neapmierina jūsu vajadzības, jūs esat neapmierināti. Jūs dusmojaties. Jūsu starpā bieži vien ir dēļ tā strīdi. Un tāpēc, ka mēs visi dzīvojam priekš sevis. Un, lai izmainītu to, ir vajadzīga jauna daba. Ir jāatgriežās pie Dieva. Ir jāpieņem Kristus savā sirdī. Kurš mums visiem kopīgi liek aizliegt sevi un sekot Kristu. Un skatīties vienam uz otru augstāk nekā uz sevi. Lūk, kur pārtrūkst strīdi, mīļie. Un pat kristiešu draudzē bieži vien ir šādas nesaskaņas un šādi strīdi. Atveriet Korintiešu vēstuli 3. nodaļu, 1. Korintiešu 3. nodaļu. Kur ļoti skaidri un spilgti tiek parādīts tas 3. nodaļa, 1. vēstule 3. nodaļa. Ar jums, brāļi, es nevaru runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristū. Es jums devu pienu un nesmagu barību,
To jūs nevarējat panest, arī vēl tagad nevarat panest. Un skatieties 3. pantā, jo jūs vēl esat miesīgi. Kamēr jūsu starpā naids un ķildas, vai tad neesat miesīgi un vai nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki? Kur ļoti skaidri tiek parādīts tad, kad mūsu intereses valda augstāk par visu, tad ir ļoti grūti nonākt pie vienotības. Tas praktiski nav iespējams. Efesiešu vēstulē 4. nodaļā 4:7 mēs redzam to, uz kādu vienotību mūs aicina Dievs. No 4:4. Viena miesa, viens gars. Jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti, viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu Dievs un Tēvs, kas par visiem, ar visiem un iekš visiem. Bet ik vienam no mums piešķirta žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Izejiet cauri, vienkārši pārdomājot šos vārdus. Ir viena miesa, ir viena Kristus draudze. Tikai viena. Ir viens gars, kas mums dod dzīvību. Tikai viens svētais gars, kas mūs ir atzemdējis jaunai dzīvībai. Un ja jūs nevarat nonākt pie vienprātības un nevarat ar brāļiem un māsām dzīvot vienprātībā, jūsos nav Dieva gars. Jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti, tas ir, jums ir vienas debesis. Mums ir tikai viena paradīze. Mums nav, Jēzus neteica, ka mums katram savu paradīzi taisīs. Ir tikai viena paradīze. Un ja jau tu šeit nevari sadzīvot ar cilvēkiem, kā tu domā sadzīvot tur mūžībā? Ir tikai viens Dievs. Un tikai viens Dievs Tēvs. No kā mēs visi. Un šādā vienotībā bija šī pirmā draudze. Ka mēs lasām, bija viena sirds un viena dvēsele. Vēl viena lieta, ko es gribu, lai jūs piefiksējiet, tikko jūsu vidū ir nesaskaņas un jūs nespējat ar kādu cilvēku saprasties, ziniet skaidri, tur dominē jūsu miesa. Ne Dieva gars. Jo paskaties, ja mūs visus vada Dieva gars, mēs nevaram nonākt ne pie atšķirīgas izpratnes, ne pie atšķirīgiem uzskatiem, ne pie atšķirīgiem viedokļiem, bet pie vienprātības un tikai. Bet ja to nevar, tad tur cilvēku vada kaut kas cits. Un tas šeit ļoti spilgti tiek apastuļu darba parādīts. Ticība rada vienotību. Otra lieta, trešā lieta, ko es gribu šeit pieminēt, ticība, ko Dievs mums ir dāvājis, rada īpašu kopību mūsu vidū. Nolasam vēlreiz no 32. pānta. Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele. Neviens neko no savas mantas nesauc par savu, bet viņiem viss bija kopīgs. Bībele mums nemāca uz to, ka tev būtu viss jāiet un jāpārdod un viss jānoliek pie draudzē pie kājām. Bībele to nemāca. Un bieži vien šī lieta ticīgo pulkā ir pārprasta. Jo mēs šeit arī tālāk lasīsim un redzēsim to, kad viņi sanāca par mājām, lauza maizi un tā tālāk. Viņiem nebija tas piespiests. Tā nav bībeliska mācība visu pārdot, bet bībeliska mācība ir dalīties ar to, kas tev ir. Un šeit daudzi grib vēl ienest šajā pantā tādu komunistisku domāšanu.
Ziniet, ar ko viņi atšķirās no kristiešu domāšanas? Atcerieties, kā bija komunismu laikā. Tam, kam ir daudz, tam ir jāatņem un jāizdala tiem, kam ir maz. Tas ir komunisms. Bet kristietībā ir tam, kam ir daudz, viņš dalās ar to, kam ir nepieciešamība. Un tā ir pilnīgi radikāla atšķirība. Atveriet Romiešu vēstuli 15. nodaļu no 5. līdz 7. pantam. Romiešu vēstuli 15. nodaļa. No 5. panta. Bet Dievs, no kā nāk izturība un iepriece, lai jums dod vienādu prātu savā starpā Kristu Jēzu. Lai jūs vienprātīgi vienā mutē slavētu Dievu mūsu kungu Jēzus Kristus tēvu. Pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Mīļie, sakiet, jūs esat grēcinieci? Jūs esat grēcinieci? Jūs esat grēkojuši? Vai jūs Dievs pieņēma? Apžēloja? Un kā šeit ir rakstīts? Kā Kristus jūs pieņēma? Tā pieņemiet arī citu. Piedodiet, apžēlojiet. Mīliet. Upurējiet. Tas ir tas, uz ko Dievs mūs aicina. Un viņš to nepasaka vienkārši ar tikai vārdiem, bet Pāvils Filipiešu vēstulē 2. nodaļā viņš parāda arī, ka Kristus tieši tāpatās darīja no 2. panta. Tad piepildiet manu prieku, turēdam vienādu prātu, lolodam vienu mīlestību, dvēselēs vienot ar vienu mērķi, nestrīdētamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā citu uzskatīdam augstāk par sevi. Un no 5. panta savā starpā turiet tādu prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu. Kas Dievu veidā būdams, skatieties, viņš pats Dievs rāda piemēru, kas Dievu veidā būdams neturēja par laupību līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpu veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Pazemodamies līdz pašai krusta nāvai. Romiešu vēstulē tiek parādīts aicinājums, šeit Filipiešu vēstulē tiek parādīts, ka Kristus tāpatās gāja šo ceļu. Un patiesa ticība, lai dzīvot kopīgu dzīvi, mums šādā veidā ir arī jāupurējās. 4. lieta. Ticība rada arī īpašu upurēšanos. Nolasam vēlreiz šo 32. un 33. pāntu. Viņi ir tik bagātīgi un tik pilni ar dzīvības, ko Dievs mums šeit vēlās parādīt. Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele. Neviens neko no savas mantas nesauc par savu, bet viņiem viss bija kopīgs. Ievērojiet šo vārdu. Neviens neko no savas mantas. Tā bija viņu manta, personīgā manta. Tā bija manta, ko viņi bija nopelnījuši. Un paskatieties, cik liela ir šī upurēšanas. Neviens no savas mantas nesauca neko par savu. Un tas liecina par tādu īstu ticības upurēšanos. Un šeit atkal šis pašs Filipiešu vēstules 2. nodaļas pāns, bet Dieva veidā būdams viņš neturēja par laupījumu līdzināties Dievam. Bet sev upurē. Sev atdeva pilnīgi visu. Dažas lietas, kas mums traucē upurēties. Viena no lietām, ko es ievēroju, ir tā slinkums. Jūsu slinkums jums traucē upurēties. Jo slinkums ir tas, kas pasaka mums, viss priekš manis. Cilvēkam ir jādzīvo priekš manis. Vīram priekš manis, bērnam priekš manis,
darbā viss priekš manis. Un ka šīs vajadzības netiek apmierināts, ir sirdī bunts, ir jāuzvar slinkums. Vēl viena lieta – augsts skats uz sevi. Tikko jums būs augsts skats uz sevi, jūs nespēsiet kalpot citiem, jums būs grūti upurēties. Jūs nevarēsiet upurēt. Jo tad būs tā, mans, tas ir mans. Pats nopelnīju, pats ēdīšu. Nav jau slikti, ir jāpelna maizītē naudas. Vēl viena lieta, kas traucē mums upurēties, ir tas, ka mēs vērtējam cilvēks pēc tā, pelnīs, nepelnīs. Mēs vērtējam cilvēks pēc tā, tas ir pelnījis, tas nav pelnījis. Un pēc kādiem kritērijiem jūs mērat? Ja jūs redzat, cilvēka vajadzība ir jāupurējas. Ja mēs šādā veidā mērīsim cilvēkus, mēs nekad nespēsim upurēties. Vēl kas mums traucē upurēties, ir tas, ka mēs baidamies, ka mūs izmantos. Tā ir tāds liels, ļoti liels klupšanas akmens katra viena mūsu dzīvē. Mēs baidamies no to, ka mūs sāks izmantot. Ja šādā veidā mēs domāsim, mēs nespēsim upurēties. Bībele tieši otrādi, pats Jēzus 6. nodaļā Kalna svētdienā teica, ja tava labā roka dara, lai kreisā nezinu, ko tā dara. Ļoti skaidrs upuris, ko Dievs mums parāda. Tad ticība rada, mīļie, upurēšanu. Paskatieties, kā jūs varat, cik plašs spektrs ir ticībai. Ticība vada mūs vienotībā. Un tam ir jāparādās. Ticība vada mūsu kopībā, un tam ir jāizpaužās kaut kādā veidā. Ticība vada mūs, ka mēs upurējamies. Ja mēs neredzam viens pie otra šīs lietas, ir apšaubama mūsu ticība. Ir apšaubama mūsu nodošanās Dievam. Un tad, kad viss šis ir vēl viena lieta, ko es gribu pieminēt, ticība veido īpašu liecību šai pasaulē. Un tieši tāpēc cilvēki to redzot, ka mūsu vidū ir vienotība, kopība, upurēšanās, cilvēki apkārt sāk brīnīties par to. Cilvēki brīnās par to, kā jūs savā ģimenē spējat būt tik saticīgi. Un sāk uzdot jautājumus, un jūs varat apliecināt Kristu. Tas ir tāpēc, ka es esmu savu dzīvi nodevis Kristu. Skatieties, kā mēs šeit lasām. Mēs lasām to, ka apastuļi ar lielu spēku apliecināja Kunga Jēzus augšām celšanos. Un liela žēlastība bija ar viņiem visiem. Viņu starpā arī nebija neviena, kam kā trūktu, jo tie, kam bija tīrumi vai nami, tos pārdeva un atnesa maksu par pārdoto un nolika apastuļiem pie kājām, un katram tika izdalīts, kā kuram vajadzēja. Arī Jāzeps, ko apastuļi sauc par Barnabu, tulkojuma iepriecināšanas dēls, Levīts, zimis Kiprietis, pārdeva tīrumu, kas viņam piederēja, atnesa naudu un nolika pie apastuļu kājām. Un apkārtējie cilvēki to redzēja. Atcerieties Jēzus Kristus vārdus Jāņa evanģēlijā 13. nodaļā no 34. līdz 35. pantam, kas ir augstākais bauslis. Mīliet cits citu, kā es jūs esmu mīlējis. Brālis lasīja Bībeles lasījumu, kad Jēzus apsēja priekšauti un mazgāja kājas. Visiem. Pat nodevējiem. Pat savam nodevējiem. Viņš nešķiroja cilvēks.
Tā bija īpaša žēlastība. Atcerieties, kad es jums teicu, ka mums ir jāiet pa to strautiņu uz augšu. Šodien mēs ļoti tālu atrodamies, jo kristietībai ir daudz 2000 gadu. Un šodien, ejot pa to strautiņu uz leju, viņš ir tik samēslots, ka mēs vairs neredzam draudzi kā draudzi. Viņš ir tik saduļķots, ka mums ir ļoti grūti šo tīro ūdeni izšķirt, bet šeit mēs apostoļu darbos to varam izdarīt un izsekot līdzi, iet par šo strautiņu un uz augšu un novērot to, kā ticība darbojās pirmkristiešos. Viņi tieši tādā veidā darbojas. Viņi savādāk nevar darboties. Un tāpēc draudzes bieži vien šodien, ko viņas dara, viņas mākslīgi cenšas uzbūvēt vienotību, kopību, radīt īpašu atmosfēru. Viņa, ja to nav izdarījis Dieva vārds, tad cits nekas to neizdarīs. Cits nekas neizdarīs. Tāpēc ļoti svarīgi, tāpēc mēs esam kanceli pacēluši jau drusciņu augstāk. Lai skaidri mēs varam sludināt evaņģēliju vēsti. Lai Dievs mūs uz to svētī, lai mēs atgriežamies pie šī dzidrā, skaidrā ūdens un dzeram no viņa. Āmen. Lūksim Dievu.